Sveicināti 31. multimediju jaunatnes darbnīcas raidījumā. Šo raidījumu mēs veltīsim tēmai zemūdens filmēšana un fotografēšana ar GoPro. Gribu jūs informēt, ka raidījumu vadīs Ritvars Platpīrs. Tie, kuri nezin, varu pateikt, ka Ritvars vadīja pirmos 25 raidījumus. Novēlu jums jauku skatīšanos! Sveicināti! Šajā multimediju jaunatnes darbnīcu raidījumā mēs runāsim par zemūdens filmēšanu un fotografēšanu ar GoPro kameru. Kā piemēru izmantosim GoPro kameru, jo šī kamera sabiedrībai ir plašāk pieejama nekā profesionāla foto un video tehnika. Bet piebilstam, ka līdzīgas metodas un paņēmienus var izmantot arī uzņemšanai ar profesionālu foto un video tehniku. Parastas foto un video kameras ūdens ietekmē var tikt bojātas. Tāpēc ir nepieciešams izmantot hermētiski noslēgtas kameras, kas ūdens ietekmē netiks bojātas. Šādas kameras ir piemēram GoPro kameras, ar kurām var veikt filmēšanu zem ūdens līdz pat 10 metru dziļumam. Bet, lai filmētu līdz 60 metru dziļumam zem ūdens, ir nepieciešams izmantot speciālus ūdens boksus. GoPro kamera ir jāievieto speciālā ūdens boksā. GoPro kameras turēšanai zem ūdens var izmantot selfiju kociņu, bet var pielietot arī speciālu rokturi, kurš uzpeldēs virs ūdens, ja to atlaidīs.
lai attēli izskatītos efektīvāk, varam izmantot dažādus ūdens izturīgus apgaismojumus. Lai veiktu vienlaicīgu uzņemšanu gan virs un zem ūdens, ir nepieciešams izmantot šādu burbuli. Kā tas notiek? Ievietojam šajā gadījumā GoPro kameru iekšā šajā burbulī, aiztaisam ciet un iegremdējam aptuveni līdz pusei. Un tad mums būs redzams vienlaicīgs skats gan zem ūdens, gan virs ūdens. Lai uz stikla nepaliktu ūdens lāses, to iespējams apklāt ar speciālu šķīdumu, kas atgrūž ūdens lāses. Krāsu korekcijas filtri nodrošinās pareizu krāsu attēlojumu. Bet krāsu korekciju var veikt arī video pēcapstrādē. Polarizācijas filtru pielietojums noteiktos apgaismojuma apstākļos ūdens caurredzamību var uzlabot. Zemūdens uzņemšanā, protams, varam pielietot dažādus GoPro stiprinājumus. Ja vēlamies filmēt vai fotografēt objektus, kas ir tuvāk par 30 cm, tad izmantojam makro priekšlēcu. Lai gan GoPro kameras nodrošina kadra stabilizēšanu, kameru var stabilizēt ar statīvu zem ūdens vai filmēt palielinātā atskaņojumā.
Noderīgu informāciju par zemūdens fotografēšanu un filmēšanu jums pastāstīs fotodizaina speciālists Ēriks Reiss. Kad ūdens kļūst vēsāks vai vienkārši nevēlamies kāpt iekšā ūdenī, zemūdens uzņemšanu varam veikt distancē. Iegremdējot GoPro kameru zem ūdens un to kontrolējot, piemēram, ar telefona aplikāciju. Tātad GoPro kameru zem ūdens varam gremdēt ar selfiju kociņiem, ar drošu šņori un atsvaru, bet jāņem vērā, ka bezvada Wi-Fi signāls zem ūdens neizplatās. Tāpēc var rasties problēmas kontrolēt attēlu ar bezvada Wi-Fi signālu zem ūdens. Latvijas Republikas teritorija raksturojas ar to, ka tajā pietrūkst dabisku ūdens tilpņu ar dzidru un cauredzamu ūdeni. Šādu dzidru un cauredzamu ūdeni mēs atradām Siguldā netālu no Gūtmaņalas. Lai zemūdens attēli sanāktu pietiekoši kontrastaini, detalizēti, efektīvi, tad uzņemšanu nepieciešams veikt ar speciālu mākslīgu apgaismojumu. Bet, ja ūdens tilpnes nav dziļas, efektīvi var pielietot arī saules apgaismojumu.
Gaisa un ūdens temperatūras var būt atšķirīgas. Tādā gadījumā zemūdens aparatūras optika var aizsvīst. Kā rezultātā attēli kļūs miglaini. Tādā gadījumā nepieciešams optiku tīrīt un izžāvēt. Pēc zemūdens uzņemšanas zemūdens aparatūru nepieciešams labi izžāvēt. Jāņem vērā, ka gaisā un ūdenī ir atšķirīgi optiskie parametri. No tā izriet, ka ūdenī viss izskatās daudz patuvinātāks un šaurākā redzes leņķī. Līdzīgi it kā būtu uzņemts ar garfokusa objektīvu. Filmējot raidījumu, noskaidrojām, ka GoPro kameras platleņķa adapteris nav pielietojams zemūdens uzņemšanā, jo tas veido neasus attēlus. Noskaidrojām, ka GoPro kameras ūdens izturīgā tālvadības pults zem ūdens nevada GoPro kameras. Es jums pastāstīšu, kā izgatavot imitētas zemūdens foto un video uzņēmumus ar akvāriju. Uzņemšanai kvalitatīvāk ir izmantot stikla akvārijas. Lai mazinātu atspīdumu pret stiklu, varam izmantot polarizācijas gaismas filtru. Lai kvalitatīvi uzņemtu foto un video, vajadzēs tumšu apģērbu un tumšu telpu. Akvāriju varam arī fotografēt un filmēt ar GoPro kameru. Tikai vispirms vajadzētu uzlikt makro lēcu. Es jums parādīšu, kā fotografēt un filmēt dažādus zinātniskus un radošus uzņēmumus. Vispirms es jums parādīšu, kā fotografēt ūdens burblīšus ar makroobjektīvu. Lūk, šādus makro burblīšu attēlus mēs ieguvām.
noskaidrojam. Ja mēs izmantojam akvāriju ar taisnu stiklu, tad var visu attēlu dabūt asu. Ja mēs izmantojam apaļu stikla trauku, tad asu attēlu var iegūt tikai kadra daļā. Paldies, ka nosēties šo raidījumu. Šajā raidījumā mēs apskatījām zemūdens fotografēšanas un filmēšanas aprīkojumu un paņēmienus. Neaizmirst uzspiest like, abonēt Multimedija Jaunradas studijas YouTube kanālu, piesakot mums visos citos sociālajos tīklos un tiekamies jau kādā citā reizē. Atā!